Nu, ko esiet sveicināti mūsu Ziemassvētku nometnē? Kā jau esmu teicis, šis būs labākais periods e-komercijā. Tas vienmēr katru gadu ir bijis labākais periods, šogad arī. Tāpēc taisīsim jaunas apmācības, pamācības, soļus un stratēģijas, lai šajā periodā varētu izsisties. Nometnē, kas bija vasarā, tā pati grupa, kas bija vasarā, 5,2 miljoni tika apgrozīti. Tad šogad šajā periodā, kas ir līdz Ziemassvētkiem, vajag 5. Un to mēs varam izdarīt kopīgiem spēkiem, strādājot, darbojoties un pelnot. Un šajā video es gribu pastāstīt par 10 soļiem, kurus izdarot, tu reāli sasniegsi vismaz kaut kāds pirmos 3000. Un šeit ir 10 soļi, man arī visi ir pierakstīti. Un pirmais solis, kas ir jāizdara, tas ir šajā grupā jāiziet cauri visiem pamatiem, jāsaslēdz self-name'ā maksājumi, Shopify'ā maksājumi, jāpieslēdz domains un jāiziet cauri visam, jāpārbauda, viss ir kā pamatos un arī jāuztais testa pirkums. Kāpēc testa pirkums ir svarīgs? Tāpēc, ka lai tu redzi, ka viss aiziet, nevis tu neuztais testa pirkumu, kaut kādu mazu lietiņu aizmirsti, tu palai tur baigo reklāmu, influenceram nosūti, un tev tur ir 10, 20, 30 neizdevušos pasūtījumi, jo nevar kaut ko izdarīt. Tā kā, iet Shopify'ā, settingos ieiet, noteikti arī checkoutu, ja uztaisat to numuru, lai ir numurs, rādās pie checkout obligāti jāieliek, bet tas ir arī pamatos. Un uztaisot to testa pirkumu, tagad jūs ieiet savā mājaslapā, nopērkat kaut ko, tad ejiet Shopify'ā pie orders, un jūs redzēsiet savu pasūtījumu, un lieli, ko daudzi nokļūdās, spiež fulfillment, nevis request fulfillment. Jāspiež request fulfillment. Tā kā jā, tas ir pirmais. Sagatavojiet, izdarat, lai viss ir forši. Otrais, jums ir jābūt sociālajiem tīkliem. Lai vispār kādam influenceram rakstītu, kaut ko darītu, ir jābūt sociālajiem tīkliem. Vislabākais, protams, ir Instagrams. Ir jābūt jau kaut kādiem 12, 15 postiem, smukiem, foršiem, arī izmantojot mūsu aplikāciju, ar ko mēs sadarbojamies, kas uztais foršu mākslīgā intelekta video, gan ar cilvēkiem, gan ar produktiem. Uztaisat arī, kā mums viss ir piemērā, kā smuki jāizskatās aprakstam, linkam, viss, lai ir forši, skaisti un superīgi. Tā, ka cilvēks apskatās jūsu sociālos tīklus un viņam patīk, lai viņu uzrunā šie sociālai tīkli. Tāpēc šis otrais punkts arī ļoti, ļoti svarīgs. Tas par to viss, kā to izdarīt, tas arī mūsu šeit grupā jau. Tāpēc es netaisu atsevišķu grupu, bet ir šī pati grupa ar šo visu informāciju. Tālāk, trešais svarīgākais punkts ir sākt rakstīt influenceriem. Un šeit ir diezgan svarīgi, jo bieži vien cilvēki sajauc. Man klienti saraksta visādiem blogeriem, kas tur non-stopā tikai visu reklamē, kuriem pašiem viņi uzraksta, noreklamēšu to produktu. Neizmantoja tādus. Tie ir slikti un tur nekad nebūs nekāds rezultāts. Atroda foršu labu mikroinfluenceru līdz pieņemsim kaut kā 10 000, kas nereklamē tikai non-stopā produkts, kas tur ir reāls influencers, kas nevis blogers un produktu reklamētājs, bet influencers. Un rakstat šādiem cilvēkiem. Un noteikti sākumā arī pārbaudiet, vai viņiem nav fake sekotāji. To jūs redzat ļoti vienkārši, ja kaut kādi postu laiki ir noslēpti, vai viņam tur 10 000 sekotāji, bet 0 komentāru, nu tur kaut kas nav. Vajag tādu, kam ir labs engagements. Ir tāds social blade vai Google varat ierakstīt, kā pārbaudīt engagementu profila, un tur visu var ļoti smuki arī pārbaudīt. Tā kā tas ir trešais punkts, atrast influencerus un pārbaudīt, vai visi kārtībā. Ceturtais. Šeit jau sākas reāls darbības. Jums ir jānoslēdz 5 sadarbības ar influenceriem, labiem, foršiem influenceriem. 5 sadarbības. Jums būs 5 cilvēkiem jāizsūta produkti, viņi sataisa kontentu, sataisa video. Šo kontentu jūs arī liekat savos sociālos tīklos. Un, jā, jums šeit jau noteikti būs kā minimums 10, 20 pasūtījumi, tā kā jau viss ir iestartējies, bet 5 sadarbības, tas ir tā kā, jā, 4. punkts ir 5 veiksmīgas foršas sadarbības noslēgt ar influenceriem. Tālāk 5. punkts. Labākajam video, kas no influenceri, kurš visforšāk, skaistāk pastāsta arī, kam ir vizuāli smuki izskatās, uztaisat
ieliekat šo video savos sociālos tīklos un palaižat reklāmu. Vienkārši uz trafiku, uz mājaslapu, necerot tur nenormālus rezultātus dabūt, bet vienkārši iekustināt lapu. To pašu iebūstot rīlu, piemēram, liekat kā rīlu un iebūstojat viņu. Ieliekat kaut vai tur 20-30 euros kaut kādu konkrētu, neliekat, piemēram, Polija, ja, vai tur Nīderlanda, liekat tur Amsterdama vai tur Varšava, ieliekat tādu konkrētu, teiksim, labu foršu pilsētu. Un vienkārši, lai tas skatījuma kaut kas iebūstojas, iekustās un foršāk algoritmu aizved. Baigo sales jūs no tā nedabūsiet, bet ir kustība. Tālāk, 6. punkts. Jūs varat uztaisīt konkursu Instagramā, kur, piemēram, ietagot tur 2 draugus vai tur 3 draugus, piesakot šim profilam un tur laimēs ar kaut kādu kosmētikas komplektiņu kaut vai. Startam palaižat reklāmu, palaižat, piemēram, tur pa kaut kādām 3 pilsētām, tur, nezinu, Amsterdama, Varšava, tur Prāga, ja, vienalga, kā jūs gribat, kaut vai arī Lietuva, Igaunija, pat ja gribat Latviju. Nu, labi, Latvijas neiesaka, bet priekš konkursu vēl ok, lai tu vari iekustināt šo biznesu un lai iekustās, un pēc tam jau, kad pirmie cilvēki no reklāmas ietago savus draugus, piesako, tas jau aiziet tādā ķēdītē, un tā reklāma nebūs vairs vajadzīga, varbūt iztērēt tur 30 eiro, ja, vai tur 20 eiro katru to pilsētu, 3 reklāmas 60 eiro, bet viņi ieskriesies, satago vēl savus draugus, un tā viss organiski ieskriesies, un tādā veidā pat vairākus tūkstošus sekotājus var dabūt profilam, plus arī pa īstam, ja tu izlozē ir forši, un cilvēkiem uzreiz viņi skatās, algoritmas ieskrienas un baigi forši iekustina visus sociālos tīklus, tā kā šis ir tāds svarīgs punkts. Tālāk, 7. punkts, kad šis viss jau ir izdarīts, uztaisam vēl 10 sadarbības ar foršiem kvalitatīviem labiem influenceriem. Uztaisot to, jums jau būs 15 sadarbības plus konkurss, jums jau vismaz ir apmēram 1500–2000 jāienāk. Tas ir stabili un tā kā viss jau ir iekustējies. Galvenais startā 5, tad uztaisa konkursu. Protams, jūs varat pamainīt. Jūs varat uztaisīt konkursu sākumā, tad 5, tad 10 nākamās. Bet tā, ejot pa etapiem lēnām konkrēti pēc plāna punktiem, es varu tiešām garantēt to rezultātu, ka būs. Un galvenais noteikti ļoti daudz pieļauj kļūdu ar influenceriem. Vai nu sāk rakstīt mega lieliem, tur miljonos, aizmirstiet. Par postēm arī nevajag maksāt un nevajag sūtīt produktus tiem, kas reklamē tikai. Tas ir profili, kur tikai reklamē produktus, un no viņiem jēga nekāda nav. Pilnīgi nekāda jēga. Un, lai labāku sadarbību noslēgt ar influenceriem, jūs varat piedāvāt viņiem pēc tam, ja tur redzat tiešām labu rezultātu, afiliētu. Vienkārši pieslēgt mājaslapai afiliētu un piedāvāt viņiem. Tas ir tāds super labs variants. 8. punkts, ko mēs šobrīd testējam ar daudz klientiem, un tam ir diezgan labi rezultāti, ir uztaisīt līdzīgi, teiksim, reklāmu Facebook ar formu, kur cilvēks aizpilda, pieņemsim, konkrētus soļus, vai arī tu, pieņemsim, ir video, jūs sarunājat kādu cilvēku, kādu sievieti, kas tur iefilmē video, jo tam ir jābūt kvalitatīvam, kur sievieti pastāstīs, ja jums tur, pieņemsim, ir ādas problēmas, aizpildiet to testu, pastāstiet, ko jūs gribētu uzlabot savā sejā vai tur ķermenī, un mēs sazināsimies ar jums un atsūtīsim labākos mūsu produktus, kas palīdzēs. Līdzīgi, es šo ideju nošpikoju no Latvijas fitnesa kanāla kā Latvijā. Viņi aizpilda formu, un tad konsultants sazinās, un tev pasaka, pieņemsim, tur sausa sejas āda, vai tur šitā tā acna, kā viņas tur saucās Latvijas, vai kaut melnie punkti, kaut kas ir. Cilvēks to pasaka, un tu viņam pēc tam atbildi, kā tavs produkts, kurš konkrētais produkts viņam var palīdzēt. Šī ir baigi forša lieta, vienkārši līdz reklāmu Facebookā palaist, mums Discordā pamācības, tam es arī šeit ielikšu. Un līdz formu pielāgot šiem jautājumiem, vai arī atsevišķi links uz kaut kurieni, kur ir tikai forma. To mēs uztaisīsim video, tas būs. Un pēc tam, protams, šeit ir bijis šī darbs jāiegūt, tev pēc tam katram ir jāatbild, bet, lai nav jāzinās, jūs varat vienkārši to visu e-pastā vai WhatsAppā atbildēt uz to visu. Tā, 9. jau, teiksim tā, 9. 10. punkts būs jau tāds next level. Lielāks, principā, tev pirmos 3000 līdz šiem punktiem jau var sasniegt, bet no šiem jau var iekustināt kārtīgi. Uztaisīt mazu reklāmu,
kur tev paskaidro par jūsu brendu, par produktiem, ka viņš ir organisks, foršs, skaists, labs un tā tālāk, labu pašreklāmu. Ja kādam cilvēkam vai jums ir laba angļu valoda, paši filmēt, stāstat un palaist uz trafiku vai vispār to, lai tev redz, uz targetingā ielikt beauty nozari un small business owners. Ar domu, lai šo reklāmu redzētu visādi saloni un iestādes, kas nodarbojas ar skaistumkopšanu. Tas ir pirmais solis, un viņš ir svarīgs priekš 10. pēdējā soļa. Šādā veidā jūs jau redzat biznesi mazie, kas ir saistīti ar skaistumkopšanu. Un 10. punkts ir izkrēpot 1000 skaistumkopšanas salonus, viņu kontaktus, e-pastus, numurus. Kā to izkrēpot arī būs pamācība, bet arī jūs arī varat Google paskatīties, ja kāds grib ātrāk jau kā izkrēpot. Tur ir ļoti vienkārši var izkrēpot visu informāciju, e-pastus, numurus. Un tad sākt rakstīt šiem saloniem, piedāvāt, vai viņi negrib izlikt tavu produkciju savā salonā. Un viss, un jūs noslēdzat salona foršas sadarbības, jo salons nenopirks vienu produktu, viņi nopirks 10, 20, 30, pat 100. Mums tagad ir tā, ka dažiem klientiem pat 100 jau iepērk ik pa laikam saloni, un tas jau tev ienes ļoti lielu naudu un apsveicos nonāc jau pie stabiliem 3000 mēnesī, izejot caur šiem 10 punktiem. Tā kā tā. Un šajā grupā arī tālāk būs par skreipošanu, pamācības, gan par reklāmām, par upsēliem mēs vēlāk ieliksim un šādā veidā turpināsim tā, lai šis te mērķis ir, lai katram ir vismaz 10 000 mēnesī. Ja? 10 000 mēnesī, tas ir super foršs rezultāts, fenomenāls rezultāts, peļņa tieši, ja? Apgrozījums 20, 30 000, kā nu kuram, kurš un cik daudz kaut kur liek. Ja? Tā kā jā, gaidu nākamos video.